Zini, visi tev apkārt grib, lai tu būtu un paliec sūds. Visi tev apkārt grib, lai tu paliec vidēji statistiskais. Neviens no taviem tuvāk esošajiem cilvēkiem, ar kuriem tu komunicē dienu dienā, īstenībā nepriecājās par tavām uzvarām, atskaitot vien dažus tuvākos cilvēkus. Zini, neviens nekad nenāks un nemotivēs tevi. Cilvēki centīsies izdarīt tā, lai tu apstātos un nedarītu vairs neko. Ja tu zinātu, cik daudz cilvēku es esmu izmetusi no savas dzīves, šķietami draugus, kas visu laiku baksta acīs, kur tu lieni, tev nesanāks. Tev nav tādas izglītības. Ines, tu izskaties smieklīgi. Vai tad tu esi tīnis, ka tu visu laiku liec video TikTokā? Kāda tam visam jēga? Cilvēki smejās tev aiz muguras. Nav jēgas stāstīt savus plānus un sapņus cilvēkiem, kuru dzīves uztvere ir absolūti savādāka nekā tavējā. Ko es izdarīju? Es vienkārši šos cilvēkus izmetu ārā no savas dzīves un nobloķēju. Es netaisos nevienam prasīt atļauju, kas man būtu jādara, lai es patiktu visiem. Absolūti, katrs mans jaunais sekotājs ir mans spēks un mana jauda. Darīt un realizēt lietas, par kurām citi stūrītī klusi var tikai sapņot. Ja kāds grib nodzīvot vidēji statistisko dzīvi, lai dzīvo, bet lai neuzspiež to kā normu citiem. Ir cilvēki, dzīvojoši ārpus sabiedrības noteiktajām normām un rāmjiem. Viņi nav labāki vai sliktāki nekā citi. Vienkārši viņi ir savādāki nekā lielākais vairums citu cilvēku. Es ļoti no sirds katram iesaku atrast savu iekšējo es, savu eksistences būtību, savu dzīves jēgu un nekad nepadoties. Meklēt savu iekšējo harmoniju, pat ja tas aizņems visu cilvēcisko dzīvi. Domas materializējās. Tas jau sen ir pierādīts.